Sveicināti raidījumā Beztests. Es esmu Niks Ramāns. Es esmu Roberts Korulis. Un šodien mēs jums stāstīsim par slotu. Tātad, es domāju, daudz no jums nezinu, kas ir slota. Jo jūs viņu nekad neesat lietojuši, tad arī jūs vecāki apkopēja sulainis un Dažreiz paši. Un paši es šaubos. Tātad, šodienas slotas modelis ir mūsu in-room slota. Jā. Mēs viņu izmantojam ļoti regulāri, jo grīdi diezgan smilšojās un mums patīk tīri grīdi. Jā. Tātad, Roberta, varbūt pastāstīsi par materiāliem, kas ir izmantots šajā slotā. Šajā slotā, protams, ir izmantots koks, kas ir pats turētājs, kur ir nāk visi šie sāri, kas ir vajadzīgi priekš grīdas slaucīšanas. Kāds arī ir no koka. Augšā kaut kāda lentiņa, bet, sēru lenti vai vienkārši gumija. Es nezinu īsti, kā tur ir domāts. Šie sari ir taisīti no plasmasas, plastikā, kaut kas tam līdzīgs. Es nevaru pateikt tā uz aci. Vispār īstenībā diezgan laba slota, ērta, patīkam slaucīt. Tad, ko es vēlējos pateikt par šo slotu, viņa ir diezgan viegla, ar viņu var slaucīt grīdu. Viņa ir galā lentīte, uz kuru jūs viņu varat pakārt uz nagliņas, un viņa karājās tur, kamēr jums viņu nevajag. Es jums ieteiktu šo slotu lietot kopā ar šalpeli, jo tā prosta nekāda jēga baigās nav. Un šī slota kalpo diezgan labi, un es šai slotiņai mūsu dotu, es te domāju 7 punktus, jo kā viņa nav ideāla slota, bet viņa kalpojusi ir godam. Un viņi, protams, arī ir grūtāk salauzt nekā parastās slotis, kuras... Ar alumīniju kātu un kuram apkārt ir plēvīti. Jā. Tas sarkanās. Es nezinu, es arī dotu kādus 6 punktus, tādēļ, ka šī slota ir labāk nekā tā, kas man ir mājās. Tā, protams, kalpojas mums ilgi šī slota. Un, protams, man ir jātu pastāties, to izdarīt tā un tā. Bet es tā, protams, tas tā paši izklaidi. Šis bija raidījums Beztests, mēs jums parādījām mūsu slotu. Es esmu Niks Ramāns. Es esmu Roberts Korulis. Un tiksimies nākamajā